Pēdējie 2 gadi Latvijas ekonomikai ir bijis smags pārbaudījuma laiks. Premjerministra Valdis Dombrovskis vadībā 2 gados ir apturēta krīze un uzsākta pārliecinoša virzība uz attīstību. Valsts koprodukts šogad būs par vairāk nekā 400 miljoniem latu lielāks nekā pagājušajā gadā. Latvija ir paraugs pārējai Eiropai, kā mobilizēties, pārvarot krīzi un stabilizējot ekonomiku. Un tagad no ekonomikas stabilizēšanas posma mums ir jāpāriet pie nākamā izaugsmes un attīstības posma, lai panāktu labklājību visiem Latvijas iedzīvotājiem un jaunu darba vietu radīšanu. Attiecīgi mēs strādājam pie Latvijas ekonomikas izaugsmes plāna. Uzlabojoties ekonomiskai situācijai, bezdarba līmenis ir krities līdz 12%. Dombrovskis valdības laikā ir izveidots vairāk nekā 50 000 jaunas darba vietas. Šī gada maijā sasniedzot visstraujākos bezdarba samazinājuma tempus Eiropā. Vairākās Latvijai svarīgās nozarēs ir sākusies izaugsme. Farmācija, kurai ir nopietnas tradīcijas Latvijā, ir pārvarējusi krīzi un ražošanas apjomu šogad jau pārsniedzis pagājušā gada līmeni. Dombrovska valdība ir noturējusi konsekvenci, un ja 2009. gadā tika nodefinētas tās 5 ražošanas nozares un pakalpojumu nozares, kas tiek uzskatīts par prioritārām un eksporta spējīgām, tad šis atbalsts nozarēm ir saglabāts gan strādājot un mēģinot pārliecināt arī izglītības un zinātnes ministriju, vairāk veltīt budžeta vietas, vairāk veltīt pētniecības programmas, pielietojamos pētījumus šo nozaru virzienā un savienojot kopā uzņēmējus ar zinātniekiem. Tur jau rodās tie jaunie produkti ar īpašu fokusu uz eksporta tirgiem. Nozare, kurā lielāko daļu no apgrozījuma veido eksports, ir datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana. Šīs nozares ražošanas apjomi pagājušajā gadā Latvijā palielinājās par 27%. Par spīti diezgan lielai opozīcijai tika nodefinētas šīs prioritārās nozares. Un, ja mēs skatāmies tādu vienu no pirmajiem konkrētajiem augļiem, ir šīs kompetenci centru programma. Tā ir investīcija jaunu produktu attīstībai, tā ir investīcija šo zinātņu kompetences paaugstināšanai Latvijā. Tā ir ilgtermiņa programma, ka šī ziņā maz kas notiek vienā dienā, bet man gribētos teikt, ka tas virziens ir pareizs. Kokapstrāde pēc ražošanas apjomiem ir lielākā apstrādes rūpniecības nozare, un tā ir nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā. Nozare kopš 2009. gada sākuma strauji aug, un ražošanas apjomi ievērojami pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Pieņemtie lēmumi un viņu pārmantojamība no valdības uz nākošo valdību par šo kompensāciju no valsts apjomiem bija tieši tas, kas mums ļauj droši zināt, ka mēs varēsim strādāt, ļauj slēgt kontraktus droši ar pasaules citiem pircējiem, ļauj saglabāt darba spēku, un tas arī deva rezultātu tagad ļoti ātri atgūties pēc šīs krīzes. Jo mēs patiesībā esam palielinājuši savus tirgu daļus pasaules tirgos, nevis samazinājuši šajā periodā. Kopš 2009. gada Latvijas eksporta apjoms ir divkāršojies un būtiski pārsniedz pirmskrīzes rādītājus. Izstrādāt Latvijas ekonomikas izaugsmes plānu mēs strādāsim kopā ar uzņēmējiem un nevalstisko sektoru, un arī tieši iepazīstināsim iedzīvotājus. Vienotības deputātu kandidāti un viņu uzticības personas tiekoties ar iedzīvotājiem informēs par šo plānu, uzklausīs priekšlikumus un ieteikumus, lai saprastu, kuri jautājumi būtu jārisina prioritāri un attiecīgi plānu precizētu. Ir jābrauc pie tautas, pašiem jārunā ar tautu, un ko tauta var ieteikt, lai viņi varētu pieņemt pareizos lēmumus. Vajadzētu ieguldīt zinātnē tīri, lai veidotos kāda atklājuma zinātniski, vai Latvijai būtu ienākumi zinātnes. Izglītībā noteikti jābūt kādām reformām, jo neskatās, kāda situācija tirgu nenodrošina to, ka tie cilvēki, kas absolvē, ka viņiem atrast uzreiz šīs darbvietas. Ļaujot cilvēkiem strādāt. Noteikumi cilvēks ierobežo nenormāli. Lai valstī būtu prognozējumība, lai būtu ilgspējība, lai nemainītos nodokļi, lai būtu zinām spēles noteikumi visiem. Lai nebūtu tāds liels birokrātisms, kur jāpilda papīri, un lai uzņēmēji visi gribētu maksāt nodokļus valstī, tad arī būs kaut kāda izaugsme. Izstrādājot vienotības plānu Latvijas attīstībai, mēs esam analizējuši arī citu valstu
pieredzi, runājuši ar šo valstu valdību vadītājiem. Un, piemēram, no Igaunijas mēs varam pārņemt to, kā sekmīgi ieviest e-pārvaldi. No Somijas mēs varam mācīties par izglītības un inovāciju atbalsta sistēmu. No Vācijas mēs varam mācīties to, kā veicināt ražošanu un eksportu. Mums praktiski nav nodokļu piesavienošanās vai nodokļu atlaides. Un darījumi ar offshore kompānijām šodien tiek aplikti ar nodokļiem. Tas nozīmē, ka nav pamata korupcijai. Ja situācija visiem ir vienāda, visi uzņēmēji būs apmierināti. Tas, ko esam mācījušies, ir, ka laba augstākā izglītība un pretīm nākoša nodokļu sistēma ir viss pamatā. Drošāk ir investēt pamatizglītībā, pētījumos un ticēt izglītības spēkam, jo tādējādi valsts vienmēr būs ieguvēja. Because it always benefits the country a lot if you invest on those areas. Nedrīkst būt korupcija, jo pilsoņiem ir nepieciešama tiesiskā drošība. Tiesiskā drošība demokrātijā ir ļoti svarīga, tāpēc ir vajadzīga rīcības spējīga pārvalde. Lai viduslāns un ekonomika var attīstīties, politika tam var radīt nosacījumus. Vēl svarīgi, lai sabiedrībā notiek diskusija par sociālā tirgus ekonomikas modeļiem. Sociālā tirgus ekonomika nozīmē, ka mēs esam par uzņēmēju darbības brīvību, bet jāpastāv arī sociālajai atbildībai. Pašreiz Latvija iet ārā no dziļas krīzes un pašreiz dažāda veida populistiskiem eksperimentiem nebūtu vietas. Līdz ar to tiešām būtu svarīgi turpināt un sekmīgi pabeigt Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu un īstenot šo Latvijas attīstības plānu. Jo, ja mēs pašreiz atsakamies no tām iestrādēm, kas mums ir bijušas līdz šim, tad ļoti drīz mēs varam nonākt atpakaļ tajā situācijā, kur Latvija bija ar finanšu tirgus nestabilitāti, ar citām problēmām. Un, diemžēl, arī starptautiskais konteksts pašreiz ir pietiekami nelabvēlīgs. Mēs zinām, kas notiek Eirozonas valstīs. Mēs redzam arī, ka problēmas ir ASV vairākās citās valstīs. Līdz ar to tiešām mums ir svarīgi palikt šai Ziemeļa Eiropas reģiona daļai, kas tiek uztverta kā daļa, kas attīstās, kas ir spējusi pārvarēt krīzi. Latvija ir viens no labākajiem un fenomenālākajiem piemēriem tam, kā spēcīgs politiskais vadītājs var stingri pārvaldīt krīzes situāciju. Dombrovskis ir parādījis spēcīgu līderu nostāju. Viņš ir stingras fiskālās politikas piekritējs, kas ir uzticības pamats pat tādā gadījumā, kad cilvēki nebija apmierināti par to, ka budžets bija jāsamazina. Tomēr visi redzēja, ka tās lietas, kuras bija jāpaveic, nozīmēs labāku situāciju nākotnē. Vēl tikai pirms 2 gadiem visi runāja par dziļu krīzi Latvijā, bet tagad mēs varam teikt, ka krīze ir pārvarēta. Mēs varam runāt par Latvijas veiksmes stāstu. Valsts finanses Latvijā jau tagad ir labā stāvoklī. Valda Dombrovska valdība krīzes laikā ir paveikusi ļoti labu darbu. Es turu īkšķus par to, lai Valdis Dombrovskis būtu premjerministrs arī nākamos 4 gadus. Dombrovskis reformas sāka realizēt ne tāpēc, ka Eiropas Savienība to gribētu, bet gan pašā Latvijā atzina, kaut kas jādara, ir jāmaina politika, un tāpēc grib izteikt savu atzinību Valdim Dombrovskim par to, ko viņš izdarījis. Un es novēlu, lai viņš savu darbu varētu turpināt, un cilvēkiem Latvijā savu nākotni vajadzētu saistīt ar Valdu Dombrovski. Valda Dombrovska plāns stabilai Latvijas attīstībai, panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā, uzlabot valsts pārvaldību, izveidot ražošanas attīstībai un investīcijām labākos apstākļus Baltijā, pielāgot izglītības sistēmu ražošanas vajadzībām, kāpināt Latvijas starptautisko konkurētspēju. Latvija izvēlas stabilu attīstību. Dombrovskis – vienotība.